Es esmu tas cilvēks, kas nāk pie jums ciemos, ar kuru kopā jūs nosēžaties, pavadat pusdienu, dienu, iespējams 2 vai 3. Un finālā esat sapratuši, vai tas, kā jūs skaitat DRN objektu, ir pareizi, ir drusku nepareizi, vai būtu jāskaita pavisam savādāk. Tas mans uzdevums šodien ir pastāstīt jums par biežāk pieļautām kļūdām, uzdotiem jautājumiem no auditiem. Pirms sāku tad drusku par Latvijas iepakojuma certifikācijas centru. Tad Latvijas iepakojuma certifikācijas centrs ir valsts vides dienesta atzīts ražotāju atbildības sistēma auditors. Tādi ir 2, mēs esam viens no 2. Bez tam tad Latvijas iepakojuma certifikācijas centrs vai lists, kā mēs viņu saīsināti saucam, tātad sagatavo un atbalsta un kontrolē iepakojuma ekspertus. Mēs izsniedzam, precīzāk sakot, uzturam platformu, kurā iepakojuma eksperti izsniedz atzinumus, kas viens no 7 iepakojuma materiāla veida pamatojuma dokumentiem. Sniedzam konsultācijas komersantiem. Tātad, ja ir kaut kādi jautājumi, vai ir vēlme izstrādāt iepakojuma normas vai iepakojuma metodiku uzņēmumā, laipni lūgti, droši palīdzēsim. Un sniedzam apmācību pakalpojumus. Tie ir ekspertu kursi un tie ir specializēti kursi par iepakojumu uzskaiti. Kādi tad auditi ir un par kādām tēmām mēs pie jums varam atnākt? Tad tie ir iepakojuma auditi, vidēji kaitīgo preču auditi, elektronikas audits un tekstilu izstrādājuma audits. Tātad, kā jūs redzat, ne visi tie, kas ir DRN objekti, ir audita sarakstā. Tad, piemēram, mitrās salvetes nav, kaut gan par viņām ir daudz jautājumu vienmēr, bet nav. Tabaka arī nav. Tad, šie 4 ir tie, par kuriem mēs pie jums varam atnākt. Es tā pieņemu, ka tie, kas sēž zālē, noteikti mani vai manu kolēģi Sandru kādreiz ir sastapuši, vismaz lielākā daļa no jums. Paceļiet rokas, pie kā ir bijis audits? Diezgan, jā. Visi ir izdzīvojuši, visi skaita. Tie, kas nepacēla, gaidiet, nāksim ciemos. Tad audits var rezultēties ar sekojošu atbilst, tad, kad viss ir ok, atbilst ar piezīmi, kad, kā es saku, ir nianses, un varbūt neatbilst. Bet no audita baidīties noteikti, ka nevajag. Mēs neesam tā organizācija, kas soda. Es mūs sauc par labvēlīgu auditu. Ja? Mēs esam vairāk kā jūsu palīgi un jūsu konsultanti. Tas audits nav tāpēc, ka listam tā gribās vai zaļajam punktam tā gribās, bet tāpēc, ka viņš ir ierakstīts ministru kabineta noteikumos un jāizauditē mums ir 10% no kopējā aprēķinātā DRN nodokļa iepakojumam pa materiālu veidiem. Tas ir stikls, koks, kartons, papīrs, metāls, vidēji kaitīgām precēm pa veidiem, elektronikai pa kategorijām 6 un tekstilu izstrādājumu no kopējā svara. Tāpēc, cilvēki, mēs zvanām un sakam, mēs pie jums nāksim auditā, uzņēmums saka, es taču esmu maziņš, ko jūs pie manis nāksiet, man taču nekā tur nav, bet varbūt tieši tādā kategorijā, teiksim, elektronikai, spuldzēs, piemēram, jūs esat nozīmīgs, ja? Un tāpēc mēs pie jums arī dodamies. Gada laikā, apmēram tā vidē mēs esam pie 90 komersantiem. Pirms es sāku par tām biežāk sastopamām kļūdām un jautājumiem, 2 frāzes, ko es izdomāju, ka man obligāti jāpasaka. Pirmā ir tā, ka kļūdīties ir cilvēcīgi un nekļūdās tas, kas neko nedara. Tāpēc no manas puses šodien nav uzstādījums jūs baigi nostrostīt un mācīt, bet tieši otrādi pateikt jums, ka ja jūs jūtat, ka jums ir kaut kādas problēmas, tad droši, ka tas audits jums varētu palīdzēt. Tad par biežākām kļūdām. Ir specifisks kļūdas katrā no auditiem, bet ir viena kļūda, kuru komersanti diezgan bieži pieļauj, un tas ir visos 4 auditu veidos, un tas ir tas, ka visi vienmēr zina, ka nodokļu objekts ir tas, ko mēs ievedam Latvijā un pārdodam. Bet šādam tad aizmirstās, ka nodokļu objekts ir tas, ko mēs izmantojam savai saimnieciskajai darbībai.
Piemēram, iepakojumam tas var būt mārketinga preču iepakojums, tas var būt izēvielu iepakojums. To noteikti ir jāatcerās, ka tas arī ir jāuzskaita un zaļām punktu atskaitēs jāuzrāda. Elektronikai savukārt arī tas pats, visu, ko jūs vedat iekšā priekš sevīm, piemēram, svari noliktavai vai skeneri noliktavām, tas viss arī ir nodokļu objekts. Vidē kaitīgām precēm riepas, ja jums ir savs autoparks, ja jūs vedat, piemēram, no Lietuvas riepas un uzstādat tā savām mašīnām, tad tas ir jums nodokļu objekts. Kas attiecās uz tekstilu, tad, kā jūs zināt, tas ir tas jauns no pagājušā gada vidus. Un šeit arī mēs jau esam diezgan daudz tekstilu auditos bijuši. Un kaut kā tieši šis te jautājums, kas saucās savai saimnieciskai darbībai, diemžēl tiem tekstiliem aizmirstās. Un te ir tātad gan apavi noliktavas darbiniekiem, gan formas tērpi pārdevējām. Bet tas neatiecās tikai uz noliktavām un veikaliem. Šeit, piemēram, ir tāda sadaļa kā viesnīcas. Ja jūs esat viesnīcas īpašnieki, jūs vedat iekšā aizkarus, vedat atkal formas tērpus viesnīcas darbiniekiem, vedat gultas veļu, tad no ārzemēm atcerieties, ka tas arī jums ir noteikti nodokļu objekts. Starpēc šodien pavadot bērnus uz skolu, iedomājies par vēl vienu, kas mums jāpasaka, tagad daudzās skolās ir formas tērpi. Ja jūs esat uzņēmums, kas šuj formas tērpu, ne tikai policijai, armijai, bet arī skolēniem, tad tas arī jums ir nodokļu objekts. Un tas ir tas nākošais mans slaids, kad ne tikai savai saimnieciskai darbībai tekstils aizmirstās, bet tekstils aizmirstās, kad nodokļu objekts ir tas, kas ir pašsaražots un pārdots Latvijā. Ja jūs esat tekstila ražotājs, tad jūsu saražotie tekstila izstrādājumi, kurus jūs realizējat Latvijā, tas, ko es teicu, par šiem formas tērpiem, par zeķiem, cepuriem, cimdiem un tā tālāk, ja jūs viņus ražojat un pārdodat Latvijā, jums tas ir noteikti nodokļu objekts. Tas ir par tekstilu, tad par elektroniku. Par elektroniku ir viena tāda sadaļa, ko es saucu skatieties, kas lācītim vēderā. Tātad, ja jūs uzskaitat elektroniku pēc preču nosaukumiem, jums ir jāsaprot, ka arī vienā preču nosaukumā var būt prece, kas ir elektronika un kas nav elektronika. Ja tam lācītim vēderā ir vate, viņš nav jums elektronika. Ja tam lācītim var uzspiest pogu un viņš dzied un stāsta jums pasaks, tātad viņš ir nodokļu objekts. Tas pats, ko mēs esam, auditos redzējuši, ja spogulis, uzņēmums saka, spogulis, kāds spogulis var būt. Bet ja tas spogulis spīd un vēl ir apsildāms spogulis, tātad viņš jums būs nodokļu objekts. Ja viņš ir parastais spogulis, viņš kā elektronika jums nebūs. Tieši tāpat svecīt, svecīt, protams, ka nebūs, bet ja tā ir svece, kurā spīd ar baterijas palīdzību, tātad tas jums noteikti būs. Vēl tādi piemēri iz dzīves kā ābece, ja, kur man nekādīgi grāmata ir kāda ābece, kā var būt ābece, bet ābece, uz kuras uzspiež tātad uz burtiņu, kurš jums skaļi pasaka, kas tas ir pa burtu, tas jums būs nodokļu objekts. Vēl viena lieta par elektroniku saistībā kopā ar videi kaitīgām precēm ir tāda lieta, ka tātad elektroniku mums būtu jāuzskaita tātad pēc neto svara, bet nevienmēr. Tātad, ja tajā elektronikā iekšā ietilpst akumulātori vai baterijas, tagad es saprotu, jāsaka, vienmēr būs baterijas akumulātori, laikam es nedrīkst teikt. Tātad, ja tur ir baterija iekšā, tad jūs to bateriju uzskaitat atsevišķi, parādat tai sadaļā. Tā, dzird mani, ja? Kas tātad zaļā punkta pārskatā, kas saucās vidē kaitīgās preces, savukārt elektroniku jūs rādat neto svars mīnus tas akumulators svars. Ja jūs rādat viņu elektroniku visu neto svarā, tad jūs elektronikas sadaļā pārmaksājat. Bet savukārt, ja jūs viņu neparādat pie vidē kaitīgām, tādā gadījumā jūs to pārskatu esat nepareizi aizpildījuši. Tad par vidē kaitīgām precēm vēl ir tāds vēl viena nianse, kur arī varbūt nevienmēr atcerās, tātad, kāda neuzrāda riepas, ar kurām aprīkoti atsevišķi transporta līdzekļi. Tad, pārsvarā jau visi vienmēr atcerās, kad vedot iekšā mašīnu, tātad kas mums būtu jāuzrāda?
akumulators. Bet ir atsevišķas mašīnas, atsevišķas transporta līdzekļi, kurus vedot iekšā gan pārdošanai, gan savai saimnieciskai darbībai, mums būtu jāuzrāda arī viņu riepas. Un tas ir L, M2, N2, O3, M3, N3 un O4 transporta līdzekļi. Tie, kas pārdod mašīnas, tie uzreiz saprot, par ko es runāju. Bet, ja jūs vedat viņus priekš sevim, jums ir jāsaprot, ka tie ir, laikam visu nelasīšu, tad mopēdi, kvadrcikli, piekabes, mehāniskie transporta līdzekļi, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanā, kravas auto un transporta līdzekļi, autobusi, kuru ietilpība ir lielāka par 8 pasažieru vietām. Tad pievērš uzmanību, ka šeit nav vieglas mašīnas. Ja, bet šeit ir konkrēti nosaukti transporta līdzekļi, tātad, kuru riepas vajadzētu uzskaitīt. Tad vēl ir tāda lieta. DRN likumā rakstīts visu veidu riepas. Tātad, ja jūs vedat atsevišķi riepas, jums būtu jāuzskaita un zaļā punkta atskaitē jāuzrāda visu veidu riepas. Un visu veidu riepas nozīmē arī ķēru riepas, arī velosipēda riepas un arī motocikla riepas. Par mašīnu riepām vienmēr viss ir forši, bet šīs riepas, šad un tad aizmirstās. Tad ir vēl viens moments, kas ir par vienreiz lietojamiem galda traukiem. Tātad, ja galda trauks, kas ir no papīra, koka, metāla folijas, jūs rādat zaļajam punktam, tur viss ir forši. Tad plasmasas saturošos glāzes un vāciņus jums vajadzētu uzrādīt 2 vietās. Tātad uz viņiem neattiecās nodokļa atbrīvojums. Tas nozīmē, ka viņu vajadzētu uzrādīt viņu svaru valsts ieņēmuma dienestam, EDS atskaitē, bet viņu ir jāuzrāda arī zaļā punkta atskaitē, jo plasmasu saturošais likums, neatceros tagad precīzi nosaukumu, tātad paredz to, ka viņus vajag arī savākt un pārstrādāt. Tāpēc šīs te glāzes un vāciņu plasmas saturošo jums būtu jārāda uz abām 2 pusēm. Kāpēc es saku tātad plasmasas glāzes un vāciņi, nesaku plasmas šķīvjus un dakšus? Laikam jau Vesers kundze pirms tam pateica, tad viņi ir aizliegti. Tātad šeit ir runa par traukiem tikai par glāzēm un vāciņiem. Tad ir vēl viena tāda lieta, kas ir ļoti bieži sajūta. Kas ir plasmasas maisiņi? Te ir 2 definīcijas. Tātad viens ir no dabas resursu nodokļa likuma, kas pasaka, ka maisiņi ir ko patērētāja ētības vai reklāmas noformēļa dēļ, tirgotājs nodrošina preču vai ražojumu tirdzniecības vietās. Neatkarīgi no tā, vai par šiem maisiņiem tiek iekasēta atsevišķa samaksa. Un otrs maisiņa definīcijas ir iepakojuma likumā, kas atkal pasaka, ka plasmas maisiņi ir iepirkuma maisiņi ar rokturi vai bez tā, tad pieejami tirdzniecības vietā. Un šeit es ļoti gribētu uzsvērt šo vārdu tirdzniecības vietā. Tas ir svarīgi. Tad, ja jums ir mazumtirdzniecības veikals, jums būs darīšana ar maisiņiem. Ja jums ir ražošana, jums atskaitē maisiņiem pēc būtības nav jāparādās. Zaļā punktā maisiņus iedala zem 50 mikroniem un virs 50 mikroniem. Kur meklēt informāciju par mikroniem? Visdrīzāk, kad invoisos. Vēl tāds no manas puses atgādinājums, ka tātad no šī gada 1. janvāra maisiņus, kas ir no 15 līdz 50 mikroniem, tātad aizstāja, vairs nevar būt ar plasmasu, tātad aizstāja ar papīra kartonu, dabiskām šķiedrām vai bioplasmas izejmateriāliem. Un tad te ir tā tīri vizuāli, lai vēlreiz jūs saprastu, par ko es runāju. Tātad tādā brīdī, kad jūs veikalā nopērkat maisiņu, to jūs klasificējat un rādat sadaļā, kas saucās plasmasas maisiņi. Tādā brīdī, un tas arī no auditiem ir nācis, kad ķīmiskā tīrītava pārvadā vecos, netīrās drēbes un atved tīrās, tie nav plasmasas maisiņi. Tas ir plasmasas iepakojums. Tādā brīdī, kad jūs ražojat un maizi ieliekat plasmasas iepakojumā un tirgojat Latvijā, tas nav maisiņš, tas ir plasmasas iepakojums. Ir vēl viena tāda sadaļa, un tā ir diezgan interesanta un pēdējā laikā diezgan izplatīta, kad skaita par daudz. Jā, arī tāds iznākums var būt no audita, kad aizejot projām, mēs jums uztaisam ekonomiju. Mēs pasakām, jūs esat uzskaitījuši par daudz. Un par daudz skaita
atkal visus 4 nodokļu objektus. Tanī brīdī, kad jūs ievedat viņus Latvijā, viņi jums uzglabājas noliktavā, un jūs viņus izvedat ārā. Tad, ja jūs pie ievešanas viņus esat saskaitījuši, jums pie izveduma viņus būtu jāmīnuso nost. Ja jūs skaitat pēc realizācijas, tur viss ir kārtībā, tur nekādu mīnusošanu nevajag. Bet ja jūs uzskaits metode paredz to, ka tātad jūs skaitat pēc ieviešanas, tad tādā brīdī, kad jūs vedat ārā, vajadzētu viņus nomīnusot. Jo, kā es saku, tas nodoklis ir domāts tā, ka jūs aprēķināt par to, kas agri vai vēl nonāks Latvijas miskastēs. Vai šķirošanas punktos. Ja? Tad, ja jūs izvedat ārā, viņš Latvijā nenonāks, viņu nebūs kas savāds, līdz ar to viņš jums nodokļu objekts nav. Biežāk uzdotais jautājums auditos, iepakojuma auditos ir, kā varu pierādīt, ka manā uzņēmumā plasmasas iepakojums ir pārstrādājums. Par pārstrādi šodien daudz runājam, bet tas ir tas galvenais jautājums. Es, gatavojoties auditam, paņēmu jūsu atskaitu un redzu, ka jums visa plasmasa ir definēta kā nepārstrādājuma. Man uzreiz ieslēdzās auditoru skepsis, kā tas var būt. Ja Kaspars te teica piemēru, kad bija pētījums, kad veikalā 13% ir tikai no nepārstrādājumās plasmas, un tas nozīmē 87% ir pārstrādājumi, tad es jums saku, ka jūsu uzņēmumā noteikti ir pārstrādājuma plasmas. Tikai jums ir jāspēj viņu atrast. Kā viņu atrast? Tad šos 4 plasmas veidus, es domāju, ka jūs jau zinat no galvas. Mani vismaz naktī pamodina, es nosaukšu uzreiz viņus visus 4. Ja? Es domāju, ka liela daļa no jums arī to pašu. Tātad šiem 4 plasmas veidiem likumdevējs nav pateicis striktus dokumentus, ar kuriem viņus vajadzētu pamatot. Jā, ir 7 dokumenti, kas ir 404. noteikumos, kas saucās iepakojuma materiāla veidu pamatojuma dokumenti, bet viņos parasti ir vai vienkārši uzrādīta plasmasa, vai labākajā gadījumā ir uzrādīta plasmasa, polistirols, putupolistirols un putupolimēri, jo tiem ir atsevišķs nodokļu likums. Un tad rodas šis jautājums, kā man atšifrēt, kad lūk, man tā plasmasa ir no šitiem 4 materiāliem. Un tad tas mans piedāvājums, vai variants, ko es esmu redzējis pie jums, un kas man likās, kad ir ļoti labi, tātad pirmais, skatāties piegādātājs sniegtās ziņās vai packing listos. Jūs varat arī prasīt tam piegādātājiem, neviens jums neliedz, paprasīt, lai viņš tādā piegādātāja packing listā jums atšifrē plasmasu. Ja viņš jums šo plasmasu atšifrē ideāli, tad jūs jau zināt, ka, piemēram, tur ir polipropilēns, kas ir pārstrādājuma plasmasa. Protams, monopolimērs, tas mums ir jāatcerās. Vēl citu uzņēmumu dara tā, ka viņi aizsūta saviem piegādātājiem anketu. Viņi aizsūta, preces nosaukumu un lūdzu aizpildīt anketu, tātad norādot šos 4 plasmas, atķeksē man, kurā plasmasā tu man šo te preci sūti. Un paredzot iespēju atķeksēt 5. plasmasu. Ja ir 5. plasmas, jūs saprotat, ka viņi ir nepārstrādājumi tikmēr, kamēr nav šie te sarežģītie dokumenti, kas jums ir jāsameklē, bet ja jums pasaka, ka tā jūsu saulespuķa eļļa ir petā, tad tur viss ir kārtībā. Ko vēl var darīt? Vēl varat paši meklēt marķējumu. Tātad šobrīd, kā Vesers kundze teica, marķēt nav obligāti. No 28. gada, ja es pareizi atceros, tad regula paredz, kad ir obligāti, bet arī šobrīd ļoti daudz ļoti apzinīgi marķē. Un ja jūs redzat šo te marķējumu, ko var izdarīt, var nofotografēt. Var nofotografēt, ielikt sev datorā, uztaisīt folderus, un tad, kad atnāk šis te pārbaudītājs un prasa, lūdzu, man ir pierādījums. Ja netic, varam aiziet līdz noliktavai un apstīties. Bez tam var komisijas aktu taisīt, kas ir, kad ir atbilstība šim te 8. pielikumam vien šiem 4 plasmasu veidiem. Varat prasīt preču ražotāju sniegto informāciju vai skatīties. Piemēram, izdruks no interneta, kur ir bildes ar jūsu precēm un kur ir redzēt, ka tas, kā nomarķēts ir iepakojums. Arī tāds variants ļoti labi strādā, jo šobrīd ir visādi interneta katalogi, kurā jūs varat atrast, kā tā prece ir iepakot un kāds uz viņas ir marķējums. Bez tam, ja jūs pats esat ražotājs, tad skatāties pavadzīmēs. Ja jūs pērkat, piemēram, palešu plēvi, iespējams, pavadzīmē tur jau ir rakstīts, ka tā plēve ir no LDPE. Visdrīzāk tas tā arī būs. Savukārt, ja jūs saprotat, ka jums no tiem 4
nav tā plasmas, bet viņi ir no kaut kādas piektās plasmas, teiksim, no polistirola vai no PVC. Nu, tad jums šie 3 dokumenti, es domāju, ka jūs arī viņus visi zinat. Tā tad jālas laikam speciāli nebūtu. Tā tad meklējiet šo iespēju pierādīt. Nu, iespējams, ka tas jums izdodās. Biežāk uzdotais jautājums par elektroniku ir tāds, vai man tiešām, ja man ir leduskapis, kurā man ir ļoti daudz metāls, plasmasa un vēl stikls, būtu jārāda viss svars? Atbilde ir jā. Gan leduskapim, gan lustrām, gan lampām un visiem pārējiem jūs rādat neto svaru. Tā tas ir. Jūs nevarat kaut kādu proporciju no vadiņiem vai tikai no elektronikas. Vēl viena lieta, tātad, kur uzņēmumi kļūdās, bet es ieteiktu tomēr nebaidīties. Es, piemēram, ejot pie jums uz auditiem, pēdējā laikā ņemu līdz mērlenti. Jā, jo elektronikai ir 2 kategorijas, 4. un 4. kas saucās maza izmēra līdz 50 centimetriem un liela izmēra, kas saucās virs 50 centimetriem. Nebaidieties. Ejiet uz savu noliktavu, ejiet uz savu veikalu, izvelciet mērlenti un pamēriet. Ticiet man, 4-5 piemērus pamērīsiet, pēc tam, ja jūs uz acis sapratīsiet, šitā man ir virs 50 centimetriem, šitā man ir zem 50 centimetriem. Nu, un vēl viena lieta, ir tāda kategorija, kas saucās spuldzes. Un tur jums ļoti patīk ielikt bez spuldzēm vēl visu ko. Bet es jums gribētu atgādināt, ka tā kategorija saucās spuldzes. Un tāpēc liekat tur tikai spuldzes. Neliekat tur lukturus, neliekat tur galda lampas un tā tālāk. Liekat tiešām, tad, kad jūs ziņojat apsaimniekotājam, konkrēti tātad tikai vienīgi spuldzes. Tik tālu ir īsi. Tātad, ko darīt? Tātad, ja pēc manas prezentācijas jums rodas šaubas, vai tiešām es kaut ko daru pareizi, noteikti, kad audits jums noderēs. Jā, tātad audits ir tā iespēja, kad mēs aizējam pie jums, nevis tas ir zvans pa telefonu, kur mēs bieži nesaprotam, ko jūs no mums gribat, ko mēs no jums gribam. Jā. Vislabāk ir aiziet acis pret aci, apsēsties, izskatīt dokumentus, kopā aiziet uz noliktavu, kopā aiziet uz veikalu jūsu. Man bieži grāmatvedis saka, es pat noliktavā nekad neesmu bijusi. Es saku, ejam kopā apstīsimies. Ja? Mēs aizējam kopā, viņai ir brīnums, ka viņai vēl ir tādas preces, tāds iepakojums un tāds iepakojums. Ja? Ja tā ir tā iespēja jums veltīt laiku, apstāties, jo es zinu, ka DRN uzskaitījums visiem nav pamatdarbs. Bet audits ir tā iespēja apstāties, padomāt kopā ar profesionāļiem un saprast, ka tas, ko jūs darat, ir pareizi, vai arī dabūt kaut kādas iespējas, konsultācijas, kā darīt savādāk. Otrs veids konsultācijas. Te es tā kā no sevīm drusku novadīšu nost. Tātad noteikti, ka jums zinat, zaļajā punktā jums katram uzņēmumam ir savs konsultants. Tātad droši viņiem zvaniet. Es domāju, ka nosaukšu 4 vārdus, jums viens no viņiem ir jāatpazīst. Tātad Ilona, Oskars, Jeļena vai Inga. Noteikti, ka viens no tiem vārdiem jums vajadzētu kaut ko izteikt. Tie ir jūsējie. Droši zvaniet. Informēšana. Tas ir tas, ko mēs jums šobrīd darām konferencē, tātad, kad mēs jūs informējam par jauninājumiem. Bet tad, ja jūs gribat tā nopietnāk, tad es tomēr aicinātu jūs uz mācībām. Ir mācības, ko mēs taisām uz vietas Latvijas iepakojuma certifikācijas centrā, bet ir vēl viens mācības, ko organizē Zaļais punkts. Es zinu, ka daļa no jums, es jau redzu vizuāli, kad esat bijuši ATA centrā. Esat bijuši? Nu jā, tad droši piesakieties. Tas ir atkal viena diena, kad ir praktiskas mācības ar praktiskiem piemēriem, ar reģistriem, ar dokumentiem, kā tad labāk uzskaitīt par iepakojumu. Paldies par uzmanību!